palaižu ierakstu. Labdien vēlreiz, labdien tiem, kas skatīsies mani neklātienē, kas skatīsies mani ierakstā. Un tātad šodien es vēlos pastāstīt par saviem pētījumiem, saviem vērojumiem un arī savu pieredzi tieši strādājot darba vidē ar dažādu klimatu kolektīviem. Un varbūt, ka es šo stāstu vēlos sākt ar vienu gadījumu no savas pieredzes. Un tātad šis gadījums bija saistīts ar skolu. Tā kā es arī strādāju ar bērniem ar sarežģītu uzvedību, tā laika pa laikam mani uzaicina uz kādām skolām Rīgā vai ārpus Rīgas tieši palīdzēt saprast, kas ir noticis un kas notiek skolā. Un šajā gadījumā vienā skolā bija piekauts bērns, un gadījums bija smags, un tur bija izsaukta šī starpinstitūciju sēde, kur ir kopā pašvaldības policija, valsts policija, bāriņtiesa, sociālais dienests un tam līdzīgi. Un viņiem vajadzēja tādu plašāku situācijas izpratni. Un pēc šīs konfidenciālās daļas viņi bija lūguši, lai es atnāku pastāstu tieši par vardarbības un agresijas mehānismiem kolektīvā, jo faktiski viņi ir diezgan līdzīgi gan pieaugušiem, gan bērniem. Un kas šajā gadījumā notiek? Notiek tā, ka tas ir ārpus Rīgas, un jūs varat iedomāties tātad Rīgas, tātad atbrauc viesis no Rīgas, un es ieeju iekšā skolā, un tad tur foajē mani jau gaida direktore, un viņa ved mani augšā pa trepēm, un viņa stāsta, ka, ziniet kā, cik tur vispārībā briesmīga tā skola, un cik tur briesmīgi tie vecāki, un cik briesmīga tā mūsu paudze, un cik vispārībā tie bērni, tā digitālā paudze, cik viņa vispārībā ir sarežģīta un neaudzināta, un mūsu laikā tā nebija. Un viņa iet, un viņa visu laiku stāsta, cik viss ir slikti. Un tad tajā brīdī, līdz ko viņa ir aizgājusi pie durvīm un iegājusi iekšā, ko viņa dara, viņa uzliek roku uz kliņķa, un viņa tā pagriežas pret mani, un viņa saka, ziniet kā, bet jūs tikai neklausieties to mūsu psiholoģi. Viņa mums tāda jocīga. Lūk, un tad es domāju, ka es šodien atgriezīšos vēl pie šīs paša gadījuma. Un šis gadījums, viņš izskatās ļoti nevainīgs pirmajā acu uzmetienā, bet tā kā darba vidē tam ir nosaukums, un to sauc par shapingu, jeb formas veidošana. Un kas ir shapings? Shapings ir viena cilvēka tēla veidošana bez cita cilvēka klātbūtnes un cita cilvēka atļaujas. Un es nezinu, kā tas ir jums no jūsu kolektīvā, bet, piemēram, tas, ko mēs bieži vien redzam cehos, ka sāk strādāt jauns darbinieks, un viņš saka otram, zini kā, tu tur, tas otrais saka tam jauniņajam, tu tikai neej tur pie tā Roberta. Roberts mums tāds tur vispār tik kašķīgs, un Roberts mums vispār tik briesmīgs cilvēks. Un tad tas cilvēks, viņš izvairās, tas jaunais no tā Roberta izvairās 1 mēnesi, 2 mēnesi, 3. Pēc pusgada viņam pie tā Roberta vajag iet, viņš aiziet, un viņš runā ar to Robertu, un Roberts izrādās pilnīgi sakarīgs cilvēks. Un viņš nesaprot, kur tas viss ir radies, un faktiski šis arī ir tāds shapings, kad kāds cilvēks ietekmē otra cilvēka tēlu bez konkrētā cilvēka klātbūtnes un arī bez atļaujas, un tas izskatās diezgan nevainīgi, bet patiesībā tas ir daudz toksiskāk nekā tas izskatās, un arī tās sekas, ko tas atstāja uz klimatu, ir daudz toksiskākas. Lūk, un tad parasti šādos kolektīvos beigās izveidojas tāds signāls, jā, kad organizācijā ir 2 vakances, un jebkurš piekritīs uz tām iet, ir nolemts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka bieži vien šādos kolektīvos, kur dominē, kā es arī minēju, šī te pati direktore, kas tur saka, jā, Andra, pilnīgi taisnība, kā bērni, ko pirmais iestāsta, tam arī notic. Bet tā tas arī ļoti daudzos gadījumos tā tas arī notiek, jo tāpēc, ka šie pirmie stāstītāji, viņiem ir liela nozīme. Jūs esat pamanījuši, ka daudzos kolektīvos, kad
ienāk iekšā cilvēks jauns, ka ir tādi īpašie iekārtotāji, kuri uzreiz aiziet un viņi izstāsta, ar to var runāt, ar to nevar runāt, šitam neko neprasi, šitam prasi visu. Ja, jā, un ja šādi cilvēki parādās, un ja mēs redzam, ka viņi ne tikai stāsta par darbu, bet viņi formē arī attieksmes citiem cilvēkiem, tad tas ir kā apusēji griezīgs asmens, jo tāpēc, ka viņi var iegūt varu arī pār otra cilvēka uzvedību un attieksmēm, un tas var traucēt darbam. Lūk, jā, tā kā, un kas notiek šajos gadījumos, šajos kolektīvos, ka visu laiku faktiski var veidoties situācija, ka cilvēki mainās, bet problēmas paliek tieši tās pašas, un te liekas, nomainīsim to te cilvēku, tā kaut kas būs labāk, bet situācija ar to neuzlabojas. Un tad, kad mēs dodamies iekšā uzņēmumos, arī es esmu strādājusi starptautiskajos uzņēmumos, ir vairāki instrumenti, kā mēs mēram klimatu. Un viena no tādām slavenākajām, tādām ļoti labām, praktiskām anketām vienkāršām ir šī Einarsen negatīvo darbību anketa. Un tad viņai ir 22 punkti. Te jūs viņus arī varat izlasīt. Jūs prezentāciju pēc tam saņemsiet un jūs iepazīsieties. Un kas ir būtiski, ka ja sākumā katrs no šiem punktiem, viņš var izskatīties diezgan nevainīgs, labi, fiziskas vardarbības draudi vai fiziska vardarbība nav nevainīgi, bet, piemēram, ļoti bieži kolektīvos, kur ir toksisks klimats, izmanto jokus. Un tur izmanto arī tādu pasīvu agresiju, ka bieži vien tie joki, viņi var pat izskatīties kā rūpes par jums. Tur tā kā pāiet, tu tur sen neesi ēdusi vai tur. Un citreiz mēs varam pat nesaprast, kā tas var būt, ka tā kā viņš tikai neko tādu nepateica un viņa uzreiz tur uzleca gaisā. Bet faktiski, ja mēs runājam jau par tādu atklātu vardarbību, vardarbība nekad nesākas pēkšņi. Vardarbībā ir tā, ka varmāka, līdzīgi tāpatās kā Andra, jūs minējāt par to, ka kā bērni, ka arī darba vidē notiek tieši tāpatās kā bērniem, ka cilvēks, kurš vēlas pārkāpt jūsu robežas, cilvēks, kurš vēlas vai tā kā parādīt, es tur kontrolēju tevi, vai tā kā parādīt, es esmu pārāks par tevi un tu vispār tu nesaproti, ko tu te dari. Viņš sāks ar ļoti maziem solīšiem, jo tāpēc, ka lielākoties, ja mums ir sarunas par toksiskiem cilvēkiem, viņi pārbaudīs robežas, jo tāpēc, ka viņiem ir svarīgi, lai katrs viņa uzbrukums izdotos. Un kādi ir signāli organizācijā? Tātad pirmais, ar ko es vēlējos sākt, arī tad, kad organizācijā ir konflikti vai vardarbība vai toksisks klimats, tad tas nekad neietekmē tikai divus cilvēkus. Tas ir bieži vien tas, ko citi saka, tur tā kā atrisini pats tiesi jūsu strīdi, tieciet paši galā un tam līdzīgi. Bet ja jums ir situācijas vai jūs savā kolektīvā vērojat, ka, piemēram, tā kā vienā situācijā tas cilvēks izturas atklāti naidīgi, viņš pazemo, viņš runā sliktas lietas par to cilvēku, bet pēc tam, piemēram, pēc tam tu redzi, ka tas pats varmāk ir iegājis iekšā, tur nezinu, kaut kur gaitenī vai kādā virtuvītē, un saticis to pašu cilvēku, un tas varmāk runā kā labākais draugs. Jā, un citreiz, ja jūs to piedzīvojat, tad citreiz ir tā sajūta, ka tu jūtas prātā, jo kā tas var būt, ka, piemēram, sapulcē uz tevi kliedz, tevi pazemo, bet ap stūri tu satiec to cilvēku, viņš saka, kā tev iet, kāda skaista diena, kā tev klājas, kā tev tavam sunim klājas, un tu nesaproti, kas notiek. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka bieži vien, neskatoties uz to, ka tevi pazemo vai ka jūs redzat, ka kādu cilvēku pazemo, tas nenozīmē, ka tas pazemotais cilvēks ir mērķis. Bieži vien tā kliekšana uz vienu cilvēku notiek, lai iebiedētu pārējos un parādītu, ja jūs neklausīsiet, ja jūs tur tā kā liksiet man to un to darīt, tad redzat, kas ar jums notiks. Un tas cilvēks, viņš iegūst ļoti daudz, kāpēc, jo tāpēc, ka ja tas ir cilvēks neērts, ja viņš ir toksisks,
tad citiem cilvēkiem ir bail uzticēt šiem cilvēkiem darīt darbus, pienākumus. Un tad, protams, tie labie cilvēki ir tie, kuri nevienam nesaka nē, tad tiem krauj darbus virsū vēl un vēl un vēl, bet toties cits cilvēks, tā kā viņš ir nepatīkams, viņam vienkārši viņam ir mazāk darba, viņš aiziet laikā mājās, viņam neviens neko neprasa, viņš izdara savu pienākumu minimumu un dzīvo tālāk. Elementāri. Lūk, līdz ar to var būt tā, ka jūs neesat galvenais mērķis. Galvenais mērķis var būt iebiedēšana. Lūk, un kādi šie signāli ir? Pirmais un pats svarīgākais ir funkcionālie vēstījumi. Un kas ir funkcionālie vēstījumi? Tas ir tas, ka tajā brīdī, tad, kad mēs vienmēr runājam, mēs nododam signālu ziņas vairākos līmeņos. Tad, kad es runāju, piemēram, man labs tāds piemērs ir, piemēram, man patīk iepirkties centrāla tirgū, tagad vairs nē, bet es parasti gāju zivis pirkt. Un tad centrāla tirgū tā zivju pārdevēja, viņa man uzmet uz letes zivi, un viņa tā saka še. Un es tāda apstulbstu, jo es esmu pieradusi, ka pret mani izturās laipni un tā draudzīgi. Un kas notiek šajā brīdī? Tā sieviete pārdevēja, viņa nodod vēstījumu 3 līmeņos ar to še, un man neskatoties acīs, viņa pasaka, ko viņa domā par mani, un neko labu. Viņa pasaka, ko viņa domā par sevi, tātad, kad es esmu pārāka par tevi, un viņa pasaka, ko viņa domā par produktu. Un ja mēs runājam par organizāciju, tad organizācijā vēl ir, tad tas ir angliski rakstīts institutional positioning, ka jūs esat pamanījuši, es nezinu, kā tas ir jums, bet ir cilvēki, kuriem ir ļoti svarīgi tā kā pozicionēties. Viņiem ir svarīgi parādīt, kur es tur sarunāju ar to, un es tur ar to sarunāju, man tur priekšnieks, tur draugs, un es tur tam sarunāju. Un faktiski viņiem ir ļoti svarīgi parādīt, ka es esmu svarīgāks par visiem, man sanāk labāk par visiem, es esmu tur tas pats galvenais. Un tad viņi tā kā rāpjas pāri citu pleciem, lai to visu parādītu. Tā kā tas ir pirmais. Nākamais ir, tātad signāls ir tā kā biežums. Vardarbība ir bieža, un konflikti nav vardarbība, un konflikti ir vajadzīgi kolektīvos, jo konflikti nosprauž robežas. Par robežām tas būs mans nākamais webinārs. Un tātad konflikti nosprauž robežas, un robežas ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgas. Un ja man, piemēram, pasaka, ka, lūk, tur, kad mēs esam tik draudzīgs kolektīvs, mēs nekad nestrīdamies, mums nekad nav neviena konflikta, tā ir pazīme visticamāk, ka tur kolektīvā notiek kaut kas briesmīgs, ka cilvēki ir iebiedēti, vai tur ir kāds, tas var būt arī neformālais līderis, kurš visus kritizē, un tad beigās sapulces pārvēršas par to, ka visi pasaka, darbs notiek, un nedod Dievs, tu kaut ko pateiksi. Nākamais ir ilgums, un tātad vardarbība ir izstiepta laikā, un viņa parasti eskalējas laikā. Un šajā gadījumā ilgumam ir ļoti maza nozīme, jo tāpēc, ka tiešām dažas stundas var būt arī par daudz, bet ir cilvēki, kas cieš gadiem. Tālāk, nākamais ir eskalācija, un eskalācija ir būtiska pazīme, un ko tas nozīmē, ka tātad daudzos kolektīvos, es vakar arī strādāju ar vienu kolektīvu, un tad tur cilvēkiem ir tā sajūta, ka tātad tajā brīdī, tad, kad, ja es būšu kluss, ja es neko neteikšu, es vienkārši labi izdarīšu savu darbu, tad mani liks mierā. Diemžēl bieži vien tā tas nenotiek, jo tāpēc, ka tajā brīdī, tad, kad šis varmāka, viņš redz, ka tu neko nesaki, tu nerunā pretī, ir cilvēki, kuriem vajag reakciju. Un tas ir atkal tāpatās, es atsaukšos, no ko Andra minēja par bērniem, ka tā tad skolā, kā tas notiek, bērns tā kā uzsit uz pleca, otram bērnam grāmatas izbirst, un viņš tur tā smejas, ha. Un šajā brīdī, tā kā notiek šī saskarsme, tad varmāka iegūst ļoti daudz informācijas. Vai tas bērns kaut ko teiks pretī, vai viņš teiks, hei, kas te notiek, viss kārtībā, ja tu tā kā, vai viņš tikai tā kā sarausies, salasīs grāmatas un aizies prom, un šajā brīdī, ja viņš redzēs, ka šīs te, tās jautājuma nav, pretestības nav, tad ir cilvēki, kuri
viņiem vajag reakciju, un es ceru, ka tas nav jūsu kolektīvā, bet, piemēram, tajā vakardienas kolektīvā, ar ko es arī strādāju, viņiem ir tāds cilvēks, viņš saka, nedusmojies uz mani. Nē, esmu dusmīgs, es to teicu, nedusmojos. Otrs saka, es neesmu dusmīgs. Nē, bet es redzu, ka tu esi dusmīgs. Viņš saka, nē, es neesmu dusmīgs, bet tu esi dusmīgs. Un tad tas beigās cilvēks netur, viņš saka, tu aizvērsies vai tu neaizvērsies. Un tad tas saka, redz, es tev teicu, ka tu esi dusmīgs, un tad tas aiziet tik laimīgs, un viņš tā kā visiem stāsta, redzi, kā viņš tur dusmojas, jā, viņš ir dusmīgs, un viņš ir mentāli nestabils, un tam līdzīgi, bet faktiski ir cilvēki, kuri viņi šo reakciju gaida. Un tā tad līdz ar to tam, jā, ir jābūt kādam, kas apstājas un tiešām parasti sarežģītos klimatos nav tā ilūzija, ka tā tad es tikai pacietīšos, un viņš gan jau nomierināsies, un viss paliks labāk. Parasti nepaliek labāk. Un vēl viena lieta, ko es arī stāstīšu vēlāk, nākamajā reizē, kad mēs runāsim tieši par robežām darba vidē, ka parasti sākumā cilvēkiem ir grūti aprakstīt, kas notiek, un tad ir tā, ka cilvēki, viņi parasti tikai jūtas slikti. Kāpēc? Tāpēc, ka, ziniet, jums ir tā kādreiz bijis sajūta, jūs runājaties ar kolēģiem vai ar draugiem, un jums beidzas saruna, un liekas, tāda laba saruna, un jūs tālāk ejat, jo jums tā kā saules pinamā vai kaklā jums sāk aizņaukties ciet, un jums paliek nelaba dūša. Un parasti šī sajūta saules pinamā ir signāls, ka kādas jūsu robežas ir tikušas pārbaudītas vai jau pārkāptas, un tad vienkārši tad ir vērts paskatīties atpakaļ, kas īsti bija tajā sarunā, kas jums izraisa šo trauksmi. Lai jūs saprastu, ko darīt nākamajā reizē, jo es atkal ceru, ka tā tas noteikti nav pie jums, ka ir, piemēram, gadījumi, ka cilvēks, viņš jau piedzīvo to, ka kolēģis vai uz viņu kliedz vai kāds padotājs, arī padotājs var kliegt, vienkārši kāds darba biedrs kliedz vai priekšnieks, un tu neesi vainīgs, un tu sēdi tāds apliec ar augstu ūdeni, un tu neko nevari pateikt, un tu ej mājās un domā, nākamajā reizē es pateikšu to un to un to, un tu pienāk nākamā reize, un atkal tevi nepatiesi apvaino, un tu neko nevari pateikt, un tur ir cilvēki blakus, un viņi arī neviens neko nesaka, un tad tu domā, ka viņi, kad iet ārā, tad viņi tikai pasaka varbūt, ka, cik grūta sapulce bija, turies, jā, tev nav viegli, bet paši viņi neko ar to nedara. Lūk, tātad, kas ir būtiski, kolēģi, ka jūs varat neredzēt, ka pret jums īsteno vardarbību, un tas ir daudzos kolektīvos, un arī, es arī minēju, es vairāk strādāju tieši ar vīriešu kolektīviem, bet arī ar sieviešu kolektīvos mēs redzam, ka cilvēki nepamana, ka viņiem dara pāri, un tur ir divi aspekti. Viens ir tāds, ka cilvēkiem nepatīk sevi identificēt kā vardarbības upuri, un tas ir arī iemesls, kāpēc varbūt, es ceru, ka jums tā nav, ka jūs redzat, ka ir kāds vardarbīgās attiecībās, un viņš neiet prom. Un tas ir psihē ļoti grūti pateikt, es kļūdījos. Un ir gadījumi, kad cilvēki ir pieņēmuši vardarbību kā neatņemamu darba sastāvdaļu, un atkal man ir viens tāds stāsts, kad vienā seminārā es vadu lielu semināru, un tur sēž otrajā rindā tāds vīrietis, plecīgs ar bārdu, skaļu balsi, un es viņam stāstu par šo tēmu, un viņi saka, jā, vispārībā tas jau nekas nav traks, ka mums arī priekšnieks atnāk un katru rītu kliedz, un es saku jaunajiem, ka 20 minūtes viņš paklieks, un pēc tam darbs turpināsies. Bet tas tiešā veidā ietekmē klimatu, un tas tiešā veidā ietekmē jūs, un starp citu ļoti bieži ir tā, ka tu pasaki tam cilvēkam, klausies, paaugstini balsi, un nerunā tādā balsī. Viņš saka, piedod, lūdzu, viss kārtībā tagad, un viņš uzreiz nomaina balsi. Un jūs pat esat pārsteigti, cik ātri tas var notikt. Jā, tā kā cilvēki no malas parasti pamana vairāk to, kas notiek. Nākamais ir kaitējums, un tā tad neatkarīgi no tā, vai šī vardarbība ir slēpta vai atklāta, un tagad es gatavoju, starp citu, tieši Darba vides un veselības institūts un Valsts darba inspekcija organizē arī tādu lielu lekciju ciklu par vardarbību darba vidē, un es pieteicos un es novadīšu decembra vidū webinārus tieši par pasīvo agresiju. Un faktiski, un tā tad
neatkarīgi no tā, vai tā agresija un vardarbība ir slēpta vai atklāta, viņa ietekmē cilvēkus. Un ja jūs ejat mājās vai mājās, jūs domājat nevis par jaunām idejām, vai ko jūs taisīsiet vakariņās, vai kā jūs apsveiksiet savu mīļoto cilvēku, bet jūs domājat, kāpēc tas cilvēks teica to, kāpēc viņš tā uz mani kliedz, kāpēc es atkal kaut ko nesaprotu, kāpēc es jūtos tāds muļķis un nespējīgs. Tad varētu teikt, ka faktiski jūs jau esat ietekmēti, tāpēc, ka jūs esat stresā, un stress jūs jau zinat, ka tas būs atsauce uz jūsu gremošanas sistēmu, uz miega kvalitāti, uz fizisko pašsajūtu, arī uz domāšanas skaidrību. Un tātad tas, ka ja jūs ārpus darba domājat, cik šausmīgi ir darbā, tas nozīmē atkal, ka jūsu robežas ir pārkāptas. Nākamais ir nolūks, un es ceru, ka nolūks neatiecas uz jums, un es ticu, ka tas neatiecas uz jums, bet faktiski mums ir daudzi traki gadījumi, kur es, lai gan ticu savā dziļākajā būtībā, ka neviens cilvēks tā kā nepamostas no rīta, lai pateiktu, ka kā es šodien varētu kolēģim sabojāt dienu, un viņš tā kā neplāno, cik viņš draņķīgi uzvedīsies. Bet toties, ja mēs runājam par tādu atklātu kaitnieciskumu, tad mēs redzam gadījumus tomēr darba vidē, piemēram, vienā uzņēmumā. Viņiem ir tā, ka tādi noteikumi, kad, piemēram, tu nedrīkst atstāt datoru ieslēgtu, un tas nozīmē, ekrāns nedrīkst palikt vaļā, tā, kad tu piecelies, un viņiem ir tāda sistēma, ka tajā brīdī, tad, kad tu piecelies un neesi aizslēdzis ekrānu, tad jebkurš kolēģis drīkst pienākt klāt un nosūtīt e-pastu visam darba kolektīvam, un viņš ir liels kolektīvs, viņiem ir vairāk nekā 300 cilvēki. Es rītdien visiem nesu kūkas. Ja, tas ir tāds jautrs veids, bet toties ir cilvēki, kuri tajā brīdī, tā kā viņi redz, ka cilvēks ir tā kā aizgājis prom un nav aizslēdzis datoru, viņi vienkārši izdzēš projekta failus un projektus, kas ir taisīti vairāku nedēļu garumā rūpīga darba, un viņi nemaz nejūtas par to vainīgi. Jā, tā kā viss, kas tur var notikt. Nākamais ir mainīta komunikācijas plūsma. Un šis ir tas, kā es parasti saku vadītājiem, ka kolēģi, ja jūsu darbinieki par reorganizācijām, restruktūrizācijām, pārmaiņām uzzina ātrāk par jums, tad tas nozīmē, ka tas ir brīdinājums signāls, ka kaut kas notiek nepareizi. Un ja jūs tā kā domājat, kad, ko tur teikt tam, un liekot rakstot vēstuli vai to cilvēku likt CC vai nelikt, tad tas nozīmē, ka šī komunikācijas plūsma jau sāk mainīties, un ar faktiski informāciju tas ir spēcīgākais ierocis mūsdienās, un tas arī tiešām cilvēki var ļoti daudz izdarīt, kaut ko pasakot nepareizi, pasakot ne tam cilvēkam. Un ja jūs redzat, ka jūs sāk izslēgt ārā no informācijas plūsmas, tad jums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kāpēc tas tā notiek. Arī tas ir ģimenes dzīvē, dzimtās. Jūs esat pamanījuši, ka ir kaut kādi brīži dzimtā, kad tu pēkšņi vairs nezini, kas notiek ar radiem, tev neviens neko nestāsta, un tas ir tāds veids, kā arī ģimenes locekļi izolē viens otru, un tā ir tāda ļoti skumja sajūta. Un bīstama, un arī parasti tas sasaucas ar trauksmi. Tālāk nākamais vardarbības signāls kolektīvā ir favorītisms. Ko nozīmē favorītisms? Favorītisms ir tas, ka, piemēram, tam atkal nav jābūt vadītājam, bet tas, ka kāds cilvēks, kur ienāk iekšā kolektīvā, un viņš, piemēram, pasaka, tur malacis, tur Justīne, cik tu labi izdarīji darbu. Ne tā kā visi pārējie. Un tātad favorītisma gadījumā kāds cilvēks tiek celts tā kā visiem citiem cilvēkiem tā pāri un parādīts, ka jā, viņš ir tas gudrākais, labākais, viņš zina visu, kā darīt, ne tā kā jūs visi muļķi. Un parasti cilvēki, kuri piekoja to favorītismu, viņi lieto salīdzināšanu. Viņi saka tātad, zini kā, tātad tu esi labāka par visiem, tu esi vienīgais, kas to darbu var izdarīt. Un favorītismam
Ja viņš nonāk vadības rokās, vienalga, vai tas ir tā lielā vadība, vai lielākoties tie ir pat nu, tādi pusvadītāji, viņš var izraisīt milzīgu toksisku klimatu un tā tad tādā atkal šis nav, es pastāstīšu varbūt tā no ilustratīvi, kā tas notiek citos uzņēmumos, kas ir lielie uzņēmumi, privātie uzņēmumi, piemēram, tur vienā uzņēmumā, ar ko es arī strādāju, viņiem ir favorīti, un tad ir tā, ka neviens nezina, ko šie cilvēki dara, cikos viņš nāk uz darbu, cikos viņš iet projām, kādi ir viņa darba pienākumi, bet viņam ir visu laiku prēmijas, piemaksas, un viņš īsti neko nedara, un vienīgais, ko viņš dara, viņš staigā pa kabinetiem un vāc informāciju. Un faktiski ko viņš nodarbojas ar sūdzēšanās un stučīšanas kultūras veidošanu, jo tāpēc, ka ja tu nepastāstīsi, tad tu būsi izslēgts no informācijas aprites un tad tu kaut ko nezināsi. Un līdz ar to šie cilvēki, viņi vērpj intrigas. Un nākamais, un pirms jūs tā kā viņus apskaužat, jo tāpēc, ka viņiem nekas nav jādara, faktiski tad atceraties, ka viņiem ir 3 lomas. Un tā tad pirmais viņš ir vardarbības instruments, tāpēc, ka, jā, es esmu bijusi uzņēmumos, kur tā tad šo cilvēku izmanto, lai viņš izrēķinātos ar pārējiem. Viņš arī cieš no vardarbības. Kādā veidā? Tāpēc, ka no tādos tiešām lielās agresīvās komercorganizācijās viņiem tā kā vadītājs var pateikt 5 no rīta izdarīt to vai atsūta 6 vakarā darbu un pasaka, ka rīt no rīta jābūt, tur ir 120 lapas pusēm sagatavotām, man vienalga, kā to izdarīt. Un nākamais, viņš arī īsteno vardarbību, un viņi mēdz būt ļoti, ļoti nežēlīgi. Un līdz ar to tātad parasti klasiskajos kolektīvos mēs skatāmies uz to, ka favorītisms veidojas tad, kad ir kolektīvā veidojas tāda kultūra, kad cilvēki sāk stāstīt, ka visas labās lietas notiek pateicoties kādam cilvēkam, un visas sliktās lietas notiek atkal kaut kāda cita cilvēka dēļ. Ja mums sākas tādu varoņu meklēšana, un ir cilvēki, kas tiešām ir varoņi, kas strādā naktīm, bet šajā gadījumā mēs zinām, ka tie varoņi nav īsti, tie ir cilvēki, kas viņi staigā apkārt, kā slavē mani, re, kur es esmu gudrākais, tu pamanīji, kā es to izdarīju, tu pamanīji, es tur to sarunāju. Jā, tie īstie varoņi, jūs jau zinat, viņi izdara savu darbu un viņi nelielās, un tad kāds parasti viņu veiksmei un viņu darbus piesavinās. Jā, tā kā tā. Lūk, un pasīvā agresija. Pasīvā agresija, kā es arī minēju, ka tagad man nebūs šodien laika pastāstīt, jo tāpēc, ka tā ir milzīga tēma, bet pasīvā agresija ir ārkārtīgi toksiska un tā ir ļoti daudzas sejas. Piemēram, ir cilvēki, kas viņi izsaka indīgus jokus, viņi kavē sapulces, viņi neizdara darbus, viņi varbūt izdara darbus, bet neiedod, un viņi prasa, ka, lai tu visu laiku atgādini, tu izdarīji to, jā, re, kur ir, un kāpēc tu nenosūtīji, bet tu taču neteici, lai es nosūtu. Faktiski, šie cilvēki, jā, viņi vēlas ļoti bieži, viņi pat upurē savu tēlu, vienkārši, lai diskreditētu citus, tas ir tāda arī novilkšana līdz savam līmenim un tad piekaušana ar pieredzi. Un, jā, un tad tas atkal runājot par tādām lielām komerc struktūrām, ko mēs ļoti bieži vien piedzīvojam, ka ir cilvēki, kuri viņi ļoti ilgu laiku ir bijuši darbā, viņi ļoti daudzus pazīst, un viņas vai no viņas negrib paaugstināt, vai viņiem ir diezgan sarežģīts raksturs, un viņus nedrīkst paaugstināt. Un viņi arī nevēlas vadīt, bet tajā pašā laikā viņi negrib atdot kontroli citiem, un tā, ko viņi dara, viņi sapulcēs izsaka piezīmes, tur kāds tur muļķis, vispār tu neko nesaproti no tā, un ieliek jaunu vadītāju, un tad to vadītāju viņš vienkārši nones un noved līdz nervu sabrukumam. Un man tiešām ir bijis tāds gadījums, kad man tieši nākamnedēļ būs stāsts, kur man būs jārisina gadījums, kur ir tā, ka direktore ir pateica, ka viņam vairs neko nevar izdarīt, vienkārši katru reizi, kad tas cilvēks nāk pie viņas, viņa vienkārši sāk raudāt pēc 20 minūtēm, un ir cilvēki, kuri spēj novest cilvēkus līdz tādai stadijai. Jā, un tad līdz ar to viņi negrib uzņemties tādu
īsto atbildību, tāpēc viņi vienkārši vada to visu kolektīvu, un nevis vada, bet viņi lielākoties bojā kolektīvu. Jā, un bieži vien šie cilvēki nevis nomierina, bet viņi pat speciāli meklē vietas, kā radīt spriedzi, kā radīt drāmu. Un reizēm ir tā, ka viņi pat zina tās drāmas atrisinājumu, bet tik un tā viņi viņu tā kā uztur un kuļ un veido tādu lielu, lai radītu stresu un parādītu, redzi, kā mēs tur varam, cik viss ir briesmīgi un neko nevar izdarīt. Lūk tā. Tātad, jebkurā gadījumā, tātad vardarbība ir kaut kas vairāk nekā vienkārši saraksts ar nepatīkamām darbībām, ko es nosaucu. Tas ir ļoti sarežģīts komunikācijas modelis, un tas, ko es arī teicu, ka bieži vien tas upuris, viņš nav tas mērķis. Mērķis ir iebiedēt visus pārējos. Tur ir daudz, tur ir tādi 3 uzvedības mērķi, kas var būt. Un atcerieties to, ka arī tajā brīdī, ja pēkšņi sāk uz jums kliegt un jums runā sliktas lietas par jums un jūs neko nevarat pateikt, tad tā kā nedomājiet, ka jūs esat vāji, jo tāpēc, ka jā, jūsu vietā var būt jebkurš lūk, tā ir organizācijas dinamika. Tas ir būtiski saprast to, ka tas nav personīga konflikts. Un tālāk man ir jāizstāst, un atkal es atsaukšos uz bērniem, un tad tagad es pastāstīšu jums īsumā par vardarbības cikla modeli. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka lielākoties, ja mēs nerisinām šādus ļoti sarežģītus gadījumus, viņi atkārtosies, un to vislabāk parāda šis Luptēnas Leimaņa vardarbības cikla modelis, kas izskaidro, kāpēc cilvēki klusē, kāpēc vadītāji bieži vien izvēlas situāciju ignorēt, un kā tiek izvēlēti jauni upuri. Un tie, kas teiksies prom, es ātri pastāstīšu, kā tas notiek, un tad pēc tam es iziešu cauri punkta pa punktam. No sākuma ir sākotnējais incidents, tas nozīmē, ka jūs saņemat negatīvu uzmanību. Pēc šīs negatīvās uzmanības parasti seko progresīvā disciplīna, tas nozīmē, ka jūs sāk sodīt. Un, piemēram, bieži vien ir tā, ka, ja tu esi kaut kādu jautājumu atrisinājis ar zvana palīdzību vai kaut ko tur termiņš kaut kā tā vai tā, tad pēkšņi tev pasaka, zini kā nekā personīga, bet uzrakstīt paskaidrojumu, vai dokuments ir slikts, tā kā faktiski tur sākas organizācijas instrumenti tiek izmantot, lai sodītu cilvēku, un šajā brīdī parasti visi pamana, kad, rekur, tā tad ir izvēlēts nākamais, un tad cilvēki sāk polarizēties, un viņi sāk piekrist tev vai nepiekrist. Komunikācija pamazām paliks aizvien naidīgāka. Un pēc tam, ja vadītāji nerisinās šajā brīdī, tad faktiski visi pateiks, ka upuris pats ir vainīgs, un cienītie vadītāji, parasti šis ir tas brīdis, kad jūs uzzinat par to, ka ir problēmas, izņemot gadījumu, ja jūs paši realizējat vardarbību, bet es ceru, ka tas nav pie jums, un es ticu, ka jums ir līdzsvarots klimats. Un tāpēc tam efektīvi tiek apklusināti līdzzinātāji, un tad notiek iziešana, pēc tam jūs ejat prom. Un tagad es īsumā pastāstīšu par katru no punktiem. Tātad ir daudz dažādi notikumi, kas var ierosināt vardarbību, un jums nav jābūt noteiktām tā kā pazīmēm. Pilnīgi pietiek ar to, ka jūs bijāt nepareizā vietā un nepareizā laikā. Reizēm jūs nepiekrītat par darba procesu, vai tur saduras vērtības, kā darīt, cik pavirši, cik kārtīgi darīt. Tālāk bieži vien notiek spiediens no augšas, un šis no augšas arī notiek, piemēram, arī Covids, arī ir iemesls spiediens no augšas, jo tāpēc ir kaut kādi ārējie faktori, kas ietekmē. Un šo es arī redzu spiediens no augšas ļoti daudz, es redzu tieši arī industriālajā sektorā, jo tur ir ļoti daudz dažādas drošības noteikumi, metāli, ķīmiskās vielas, sprādzienbīstama vide, un tad tur ir daudz visādi standarti, un ir cilvēki, kas ir projektu vadītāji, kurus sauc par pastniekiem, kas nozīmē, ka viņi vienkārši nevis tā kā atfiltrē stresu un nodod darba uzdevumu, bet vienkārši visu, kas viņiem nāk, viņi arī darbiniekiem gāž virsū. Un tad tas var viegli pārvērsties vardarbīgā vidē.
slimība, bet pilnīgi pietiek ar to, ka jūs vienkārši bijāt nepareizā laikā un nepareizā vietā. Un nākamais, jā, ir kā darbinieku maiņa, ir kritiskais punkts, un te atkal no tādiem kolektīviem, ka tātad iedomājieties, ka vardarbība tiek īstenota, tātad katrs 5. cilvēks, viņš uzreiz saņem naidīgu attieksmi, kritiku, arī tādu atklātu vai slēptu vardarbību uzreiz stājoties darbā. Un tad es atceros, ka es to stāstīju vienā uzņēmumā, un tad viņi tā uzreiz, jā, bet kā tad mēs zināsim, ka tie ir mūsējie? Un tad es teicu, ka ziniet kā, bet ja jūs izturēsieties naidīgi pret visiem jaunajiem, tad šajā gadījumā paliks tikai jūsējie. Tas nozīmē, kas veido intrigas un tādas klačošanās un visādas schēmas tikpat labi kā jūs vai vēl labāk. Jā, un tad tie visi jūtīgie cilvēki, kas atnāk vienkārši padarīt savu darbu, viņi aiziet prom, jo viņi negrib tur strādāt. Lūk, tātad jūs saņemat negatīvo uzmanību, un pēc tam sākas progresīvā disciplīna. Kas ir progresīvā disciplīna? Tas nozīmē, ka uz jums pēkšņi sāk plūst dokumentu procedūru virziens, plūsma, kur tātad, lai jūs disciplinētu. Tātad, un arī tieši vakardien tajā viens tāds stāsts bija, ka tātad cilvēks, viņam pasaka, dokuments ir slikts, viņa saka, kas tur slikts? Es neesmu vēl izlasījusi, bet pārstrādā. Viņš noteikti nevar būt labs. Un tad puiši atkal saka, ka ziniet kā, ka viņi dara tā, ka viņi vienu un to pašu dokumentu pārsūta 16 reizes, un visu laiku viņiem saka, ka viņš ir slikts, un tad 17. reizē te pasaka, zini kā, vai te tu nevarēji pirmajā reizē tā uztaisīt? Un, protams, ka ir gadījumi, kad dokumenti ir sagatavoti slikti, un ir reizes, kad ir jāpārtaisa dokumenti, bet ar ko atšķirās parasti cilvēki, ja tu uztaisi sliktu dokumentu, tu esi kļūdījies, tev pasaka, kas ir jālabo. Bet, ja tā ir vardarbība, tev pasaka, tu esi profesionālis, tev pašam jāsaprot, un tu nesaņem nekādas norādes par to, kas ir jālabo. Jā, un tad, jo kāpēc? Tāpēc, ka varmāka nav ieinteresēts, lai tu strādātu labi. Viņa mērķis ir visiem parādīt, cik tu esi slikts darbinieks. Jā, tātad visu laiku sākas tātad kritika, dokuments ir sagatavots nepareizi, darbs padarīts slikti, un kritika ir sākotnēji mutiska, tad rakstiska. Un starp citu, kas ir arī jāsaka, ka pieaugot stresam, ja no sākumā ir izdomātas kļūdas, tad pēc tam jau parādās reālās kļūdas. Un tad pieauga agresija un faktiski, un tad tev rodas sajūta, ka, lai ko tu darītu, nekas nebūtu labi. Nekas nebūs labi, un šis ir brīdis, kad upuris meklē iespēju sevi aizstāvēt, viņš parasti vēršas pie kolēģiem, un kolēģi viņu aizstāv arī, un viņu tā kā mierina un saka, tur turies, nabadzīņš, un tā mēs visi ar tevi. Bet patiesībā, kāpēc viņi to dara? Diemžēl ļoti bieži viņi to dara, tāpēc, ka viņi klusībā priecājas, ka viņi nav tie, kurus tagad kritizē un kuriem dara pāri. Un tāpēc no sākuma ir liels līdzbiedru atbalsts. Starp citu, es esmu strādājusi pirms vairākiem gadiem ar vienu uzņēmumu, kur viņam par upuri bija kļuvusi vesela nodaļa. Iedomājieties, ja parasti tipiski ir tā, ka upuri no farmāka izvēlas vienu cilvēku, un to sauc par fiksāciju uz personu, jo jūs varbūt esat pamanījuši, ka šie cilvēki, viņi redz tikai vienu cilvēku un viņi neko citu neredz. Un viņi nenomierinās, kamēr viņi viņu nav tā kā noēduši. Un tā ir tāda mentāla, garīga īpatnība. Un ja jūs redzat, ka jums ir blakus cilvēks, kurš tā kā ļoti vai nu kādu dievina, vai viņš tā kā ļoti apgalvo, ka visas problēmas ceļas no viena cilvēka, tad esat ļoti uzmanīgi, jo tāpēc, ka jūs varat būt nākamie. Jā, un šajā gadījumā, ko es sāku stāstīt par to struktūrvienību, tad viņi pa dienu nestrādāja, tāpēc, ka viņi bija tik ļoti ievilkti tajā stresā, ka viņi vienkārši viens otru atbalstīja. Pa vakarā viņi strādāja līdz kādiem 10, lai sadarītu tiešos darbus, un pēc tam viņi gāja uz skrogu. Bet, jūs varat iedomāties, kas tā ir pa produktivitāti, ģimenes dzīvi un visu pārējo. Lūk, un beigās upuris sāk saprast, ka nav labi, un ar laiku, protams, arī līdzbiedri nogurs, un tas nogurums parādās tajā brīdī, kad
Es ceru, ka jūs neesat to piedzīvojuši, bet parasti tur ir tā, ka, lai ko tu darītu, nekas nav labi. Un viens saka, zini, kā tev tur vajadzēja cirst dūri galdā pateikt, otrs saka, klausies, tev tur vajadzēja paklusēt. Un lai tu vai nu tu darītu ātrāk, vai darītu vēlāk, vai nu runātu, vai klusētu, nekas nav labi. Un tad tu sāc meklēt palīdzību augšup. Un augšup arī, nu, jums ir jāmeklē palīdzība, un arī pēc šīs es arī lūkšu vārdu direktorai Mārai. Viņa arī pastāstīs, kā jūs varat meklēt palīdzību augšup. Un jums tas ir noteikti jādara. Bet, ja palīdzība nenāk, tad ļoti bieži vardarbība turpinās. Un tā tad, es vēl neesmu izlabojusi gramatikas kļūdu, bet labi. Tātad parasti vadība vilcinās pieņemt mērus, un tur ir vairāki iemesli, kāpēc, jo tāpēc, ka bieži vien vadībai nepatīk, ka tur kāds laužas kabinetā, un pēc tam viņam liekas, ka visi lauzīsies viņa kabinetā. Bieži vien ir tā, ka tas cilvēks ir pieņēmis varmāku darbā, un viņam tā kā liekas, ka tagad atzīt, ka es esmu kļūdījies, tas nozīmē tā kā laust manu ego. Un bieži vien viņi uzskata, ka upuris pats ir vainīgs. Un tagad šeit, ņemot vērā to, ka arī klausās vadītāji, cienītie vadītāji, rēķināties, ka tajā brīdī jūs par vardarbību visticamāk uzzināsiet tieši tagad. Un rēķināties, ka ārkārtīgi bieži, ko mēs piedzīvojam, ir, ka tas cilvēks, viņš ir turējies līdz pēdējiem, un viņš iegāzīsies jūsu kabinetā, viņš raudies, viņš būs emocionāli nestabils, un tad viņš nespēs runāt sakarīgi. Tas ir skaidrs, jo viņam būs sakrājies, un bieži vien tas vadītājs saka, labi, klausies, un tagad es pasaukšu tur to varmāku, par ko tu tur sūdzies, un tad ienāk tas varmāku, kur es paņemšu kaut kādu dokumentu, un tad ienāk tas varmāku, un viņš parāda, redzat, paskaties, te kur ir pilns, redzat, kā viņš uzvedas, un redzat, cik tur ir daudz kļūdas, un tad tu klausies to varmāku, un tev ir sajūta, jā, vispār kāds briesmonis tas cilvēks ir, un kā mēs vispār viņu turam, un tam līdzīgi. Bet, ja jūs redzat, ka tas cilvēks ienāk ar šādu sarakstu, un viņš jau ir sarakstījis, ar ko tas viss ir slikts, tad uzprasiet, vai tas cilvēks, kurš saka, kurš ir emocionāli jau sabrucis, viņš vispār zina, kas ir jādara un kā viņam ir izstāstīts, ko viņš dara nepareizi, jo ārkārtīgi bieži, ko mēs piedzīvojam, ka tas nabaga cilvēks, viņš tikai zina, ka viņš strādā slikti, bet kā uzlabot darāmo, viņš nemaz nezina. Lūk, un tā tad faktiski līdz ar to lūdzu, tā kā vadītāji, lūdzu nopietni izturoties pret šo, un arī cienītie kolēģi, lūdzu, ja jūs redzat, ka jums ir toksisks darbinieks, un viņš ir agresīvs, viņš tā kā saka, nestrādā un citiem neļauj strādāt, tad noteikti ziņojiet. Tas ir svarīgi, un es pastāstīšu arī vēlāk, kāpēc. Ja mēs tā kā izvēlamies ignorēt, problēmas turpināsies. Un tad sākas nākamais, šis ir baisākais cikls. Tātad parasti, atkal vadītājiem, kas klausās, lūdzu, ja kāds jums ir ziņojis par vardarbību darba vidē, lūdzu, saglabājiet konfidencialitāti. Jo tas, ko jūs bieži vien piedzīvosiet, tā kā jūs jau konfrontēsiet varmāku, tad viņi teiks, ka pasaki, kas to teica, un man tas ir jāzina, es ar viņu atklāti izrunāšos, un ir gadījumi, kad tiešām cilvēki, viņi pat ir bijis tāds viens gadījums, kad vienā cehā, kur viņiem ir tā sūdzību un ierosinājumu kastīte, ka tas varmāka, viņš pat mēģina tajā kastītē caur lodziņu ielūrēt, lai saprastu, kam tas ir rokraksts un kas ir, ko tur teicis. Un šie cilvēki, viņi var darīt visādas ļoti jocīgas lietas, un tas interesantākais, ka tikai pēc tam, kad tie notikumi ir atrisināti, tad tu saproti, cik tas viss bija jocīgi un nepamatoti. Lūk, un šajā brīdī varmāka ir konfrontēts. Tas nozīmē, ka visi zina, ka viņš ir varmāka, un viņam ir visiem spēkiem jāpierāda, ka viņš nav tas, un līdz ar to šajā brīdī viņš sāk baumot, viņš sāk ietekmēt upura reputāciju, jo tur jau sākas tāda, jā, cik labi, Andra, jā, tas ir labi, jā, un tad šajā brīdī jau sākas cīņa par tādu, kā kurš kuru, un līdz ar to
Parasti no varmāka viņš vāc jau sabiedrotos, un viņš tur vāc tur visus apkārt, tā kā viņam vajag tādu fanu pūli, kurš piekrīt, jā, ka no šī cilvēka jātiek ir vaļā. Un tā. Un, diemžēl, arī kolēģi sāk izlikties, ka viņi neredz notiekošo bieži vien tad, kad tas nabaga upuris vēršas pēc palīdzības, citi saka, tiec galā, tās ir jūsu problēmas un tam līdzīgi. Jūs jau zināt, kāpēc, jo tāpēc, ka viņiem ir bail, ka viņi būs nākamie. Un parasti, kas notiek, jā, daudzi nostājas atklāti varmākas pusē, un tas ir briesmīgi. Vispārībā, kolēģi, lūdzu, nedariet tā. Ja jūs redzat, ka tas ir slikti, un bieži vien tas, ko mēs novērojam no daudzās sapulcēs, kad, piemēram, varmāka pasaka, tas ir sviests vispār, ko viņa tur var murgot, un neviens neko nesaka, un tad redzi, tu paskaties to cilvēku sejās, un visi tādi smaidi, viņi noliekuši galvas. Jā, un viņi nevar atklāti pateikt, ka viņi nepiekrīt, bet viņi arī nevar pateikt, ka, zini, kā, ka tas nav draudzīgi un tas nav lietišķi. Jā, un ja viņam ir daudz laika, un lielākoties šiem cilvēkiem ir daudz laika, kāpēc viņiem ir daudz laika? Jo viņiem ir maz darba, jo bieži vien katru darbu, ko viņiem uztic, tas seko milzīgas eksplozijas, un viņi strādāt negrib, un tāpēc viņi saprot, ka tā kā vērpt intrigas un stāstīt par to, cik visi slikti, ir daudz ātrāk un ērtāk, un bieži vien viņus pat baidās atlaist. Un starp citu, atkal runājot, ir gadījumi, kad, lai cilvēkiem liekas, kad, lai tiktu vaļā no tā sarežģītā darbinieka, vajadzētu pat tā kā, jā, kad piedodiet, jā, ka vajadzētu pat tā kā pastiprināt to problēmu situāciju, tās problēmas. Jā, un jā, tad komunikācija ir aizliegta, šis ir ļoti, ļoti sarežģīts posms, un viņš ietekmē visus, un turklāt, starp citu, jūs esat pamanījuši, ka parasti varmāka un upuris aiziet prom pēdējie. Un arī šādos klimatā citi iet prom, kas var atrast darbu, jo viņi saka, ka es negribu palikt un strādāt. Jā, tā kā rekur ir komentāri, tā kā vienai meitenei izdevās pierādīt mobbingu, kas ilga 13 dienas. Tā kā, jā, es pilnīgi piekrītu Ingu, jā, tā tas arī ir. Šis pusgads ir parasti tad, kad zinātnieki, kad pētnieki nāk iekšā un tad viņi mēra, kādi notikumi ir notikuši pusgada garumā, bet tas ir tas, ko es arī minēju, ka arī 13, jā, arī faktiski pat dažas stundas var būt ļoti daudz, un arī dažās stundās var būt pietiekami daudz pierādījumus. Jā, un jūs droši varat arī anonīmi sūtīt jautājumus. Lūk, un tad, kas notiek, tātad šeit, un Ingu, paldies arī, jūs pieskārāties tieši šim ļoti nozīmīgiem jautājumam, par ko es arī runāšu, kas ir tieši pierādījumi. Tātad parasti upuris tā kā upuri parasti tas viss beidzas ar to, ka cilvēki sāk iesūtīt viņam sludinājumu, saka, ej prom. Un arī ir cilvēki, kas slimo, un tas ir pilnīgi briesmīgi, jo tāpēc, ka vienkārši citiem jādara viņa darbs. Un pēc tam, kas notiek tā, ka no sākuma liekas, ka tā kā viss paliks labi, tad, kad tas cilvēks aiziet, un tad visiem liekas, cik mums ir ļoti laba situācija. Un kā mēs tagad visi draudzīgi strādāsim līdz nākamajā reizē, kur kādā sapulcē tu dzirdi, ka kādam saka, tas viss tevis dēļ, un visi pārējie zina, ka tas tā nav, bet visi klusē, vai neviens neko arī nedara, un tad visi saskatās un saprot, tā tad aplis sākas no jauna. Jā, paldies par jautājumiem. Kā palīdzēt? Tātad pirmkārtām atceraties to, ka upuris visbiežāk sevi nevarēs aizstāvēt, un Ekur Gunte jūs rakstāt par to, ka kādam no darbiniekiem patīk, ka pret viņu slikti izturas un slikti ir pēdiņās. Es teiktu tā, ka gandrīz nevienam nepatīk, kad slikti pret viņu izturas, bet tur mums ir jāpievēršas arī uzvedības mērķiem. Piemēram, ir gadījumi, kad
Jā, te man vajag raksturojumu. Jā, kādas ir pazīmes, kā jūs redzat, ka cilvēkam patīk, ka pret viņu slikti izturas? Ja gribu uzmanību par katru cenu, jā, cik labi, ka sākas jautājumi. Es tu tās drusciņi paiešu uz priekšu, tad mēs iziesim cauri jautājumiem, labi? Tā kā tā, upuris sevi aizstāvēt nevar, un parasti, jā, kā es arī teicu, jau kā aculiecinieki bieži vien sakarīgie cilvēki pamet darbu pat daudz ātrāk. Tālāk nākamais, ko jūs varat darīt, ir pirmkārtām, ja jūs redzat, ka tā ir kliegšana, ja jūs redzat, ka tie ir apvainojumi, droši sakiet, nerunā tādā tonī, nerunā tādā veidā. Šis nav lietišķi, bieži vien palīdz arī tas, ka šis nav draudzīgi, palīdz, ka lūdzu liec mani mierā vai lūdzu liec viņu mierā, ļauj viņai strādāt. Ļoti labi strādā tiešām arī tas, ka kas tikko kā notika. Kā to sauc, kas tikko kā notika, it īpaši, ja mēs jau runājam par tādu atklātu un vardarbības gadījumiem. Nākamais, lūdzu dokumentējiet. Ja, tas ir tas, ko arī Inga minēja, jo tas nenozīmē, ka jums uzreiz ir jāiet uz tiesu un visticamāk, ka tas nav vajadzīgs, bet faktiski situācijas, tā kā viņas tiek pārrakstītas atkal un atkal un atkal, mēs no rīta pamostamies un mums šķiet, ai, tas bija tur sīkums, ai, tas nebija tik traki nemaz un varbūt, ka tas pāries, varbūt, ka viss paliks labāk, bet tas mūsos krājas un vienkārši vienā brīdī tas nāk ārā milzīgā eksplozijā, jo tāpēc, ka tev ir sakrājies, un tad tas varmāka saka, redzat, es jau tur teicu, ka viņa tur ir tāda histēriska, es jau tur teicu, ka viņa nevar tur savākt savus nervus, es jau teicu, ka pat ir bijuši gadījumi, kad saka, jā, ka viņa tur ir slima un tāda. Bet tā tas nav, vienkārši varētu būt tā, ka tas cilvēks vienkārši ir lēnām, soli pa solim, milimetru pa milimetram novest tā. Tālāk, jā, pierakstiet kaut vai pavisam īsi, kas notika, kad notika, kas to redzēja, kāpēc tas ir svarīgi, kas to redzēja, jo tāpēc, ka bieži vien ir tā, ka cilvēki, viņi tā kā, viņiem tas ir vajadzīgs, tas, ko jūs arī rakstījāt, ka rekur Andra par to, ka varbūt tā, ka cilvēks grib uzmanību par katru cenu, viņš jūtas nenovērtēts un viņam tur ir kaut kāda vēl visādas problēmas, tāpēc arī mums nākamā tēma būs robežas darba vidē. Kā šīs robežas nospraust, un tad viņš tur izliek un viņš tur taisa tās savas drāmas. Neiesaistieties emocionālajā miedarbībā. Jā, un ja ir kāds bijis klāt, tad pavaicājiet, ko viņš redzēja, kā tas ir. Kā tu domā, kas te tikko kā notika? Un ja tā ir bijusi kliegšana, vai tā kā Māris raksta, vai ir iespējams, ka situācija sasniedz tādus apmērus, ka upuris zaudē savaldību un uzbruk varmākam? Jā, tādas situācijas ir bijušas. Viņas ir ārkārtīgi retas, bet arī tas, ko saka arī zinātnieki, un tas arī tas, ko mēs redzam savos pētījumos un arī pieredzē, ka emocionālā vardarbība ir fiziska vardarbība izstiepta laikā. Un ir arī cilvēki teikuši, ka viņiem būtu daudz vieglāk, ja viņiem tā kā iesistu vai viņus pagrūstu, jo tad ar to kaut ko var darīt, bet lielākoties tas viss ir tik ļoti naidīgi un tas viss ir tik paralizējoši, ka tu vienkārši tā soli pa solim tu jūti, ka tu mainies kā cilvēks un tu domā, es kādreiz nācu uz darbu un man bija tik daudz prieka un mēs bijām radoši, mēs smējāmies. Kā tas var būt, ka mēs tagad sēžam kabinetā 3 cilvēki un mēs nepārminām ne vārda visas dienas garumā. Ja, tad, bet Mārtiņ, mums ir bijis tā, ka upuris uzbrūk varmākam. Un, protams, ka, kā es teicu, es strādāju darba aizsardzības jomā, un tas tiek interpretēts kā fiziska vardarbība pret varmāku, un tad tur tas prasa ļoti lielu pacietību, rūpību, sarunas, lai tur tā kā atšķetinātu, kas tur notika patiesībā, jo tas viss var būt ļoti sarežģītāk. Tā kā noteikti ziņojiet, runājiet ar kolēģiem, runājiet ar personāla vadību un runājiet ar saviem kolēģiem, tā kā stāstiet, dalieties ar savām sajūtām. Un tagad būs vārds direktorei Mārai. Jūs jau esat, vai mēs varam palūkt, ka jūs varbūt varat pastāstīt, kā tas ir no jūsu puses? Sveiki!
Kā jau es rakstīju vakar vēstulē visiem, mēs šos lekcijas domājām tādēļ, ka šis ir bijis ļoti grūts gads mums visiem. Ņemot vērā, ka pastāvīgi un ilgstoši, es gribētu teikt, gan 9 mēnešu garumā, mums tomēr visiem ir bijis paaugstināts stress saistībā ar šo pandēmiju, citādiem darba stiliem, citādiem darba uzdevumiem, jo nevienmēr mēs esam varējuši darīt to, ko mēs esam ikdienā darījuši. Un arī otra lieta ir tā, ka no darbinieku labsajūtas darbā ir atkarīgs arī mūsu padarītais darbs, un kā jau Līga teica, ja mēs uz darbu nākam ar sakiestiem zobiem, šie darbi neveicās. Un tādēļ mums ir ļoti svarīgi, lai visi justos savās darba vietās labi, un lai mēs varētu arī saprast, vai mēs varam ko uzlabot, palīdzēt un ietekmēt. Man būtu ļoti liels lūgums visiem aizpildīt šīs te anketas. Anketas ir anonīmas līdz arhīvu līmenī, un mēs viņus labprāt arī izskatīsim, un pēc tam arī noteikti centīsimies, ja kādam no jums ir šīs problēmas, viņas risināt, lai tas, darba uzdevuma, šī sajūta darbā būtu tiešām tāda, ka jūs nākat ar kolēģiem un draugiem kaut ko radīt, nevis ar sakūstiem zomiem nākat tāpēc, ka jūs nevarat dabūt citu darbu. Jā, paldies, Māra. Un tas patiešām ir svarīgi, un arī, lai gan jūs rakstat, ka upuris klusē, ka baidās pazaudēt darbu, mums ir daudz labi stāsti par to, no ko ar to darīt, un mēs piekdien turpināsim šo pašu iesākto sarunu un par to, ko darīt, jā, ko darīt. Jā, es redzu, jau nākamie jautājumi iekšā, ja, ka tā tad, ja vadība, jā, tad faktiski šie jau ir robežu jautājumi, un par robežām mēs parunāsim nākamajā reizē. Tā kā atceraties, ka jūs neesat vieni, it īpaši, ja jūs redzat, ka jums ir grūti, un tā kā tiešām dalaties informācijā un nepalieciet vieni. Jā, un atceraties to, ka tajā brīdī, tad, kad jau šis lasts ir, tad upuris sev palīdzēt nespēja, un viņš aizstāvēt sev nespēja. Tā kā paldies, Māra, un paldies klausītājiem, un tagad es drusciņi arī atbildēšu par jautājumiem, ja? Tā kā kamēr mums vēl ir 10 minūtes laika jautājumu atbilžu sesijai, un tā. Tā kā tad es varbūt, kad par aprunāšanu. Tā kā ļoti daudz jautājumu ir par aprunāšanu. Es izstāstīšu vienu tādu stāstu, kas arī bija man vienā uzņēmumā. Un tātad pirmais, kas man ir jāsaka attiecībā par aprunāšanu un intrigām un baumām un stučīšanu, ka, lai gan daudziem ir izveidojies stereotips, ka tas ir tāds no sieviešu tāda īpatnība, tā nav taisnība. To pasaka gan zinātne, gan to pasaka arī prakse un pieredze. Vīrieši klačo, baumo, visu, ko pārējo dara, atspērušies tieši tāpatās kā sievietes, ja viņiem ir vide, ja viņiem ir klimats un ja to vispār ļauj un pieļauj. Un lūk, un tagad izstāstīšu tādu stāstu. Tātad arī strādāju vienā uzņēmumā, arī ar šo pašu vardarbību darba vidē, un tad pie manis pienāk klāt viena meitene, un viņa man saka, ka Līga, ko man darīt? Ir tā, ka man ir tāds darba kolēģis, un viņš man aiz muguras runā briesmīgas lietas, un vispār tas ir šausmas, ko viņš par mani stāsta, bet acīs viņš man smaida, un viņš tur sadarbojas, viņš ir tik draudzīgs un tik ļoti, ļoti labs, bet ko viņš par mani runā aiz muguras? Un tagad es ievelku elpu, un tā kā iedzeru tēju, lai tagad viņai atbildētu. Un viņa uzreiz saka, bet es izdomāju, ko es darīšu. Un viņa nemaz neļauj man runāt, un viņa saka, es izdomāju, ka es ar viņu tagad 2 nedēļas nerunāšu, es viņam neskatīšos acīs, es viņam nepalīdzēšu, es vispār neko ar viņu nedarīšu. Un pēc 2 nedēļām, tad, kad viņš man nāks klāt, un viņš man teiks, klausies, kāpēc tu ar mani nerunā? Es viņam pateikšu, ka es ar viņu nerunāju, tāpēc, ka viņš baumo par mani, un viņš stāsta man aiz muguras sliktas lietas. Un tas, ko es pateicu tai meitenei, un ko es arī vēlētos pateikt jums attiecībā uz baumošanu, ka es viņai arī pateicu, ka ziniet, ka ar baumošanām un intrigām ir tādas lietas, ka
baumas un intrigas nekad nepastāv vienas. Un tātad baumotājs, viņš realizē vardarbību, bet tie cilvēki, kuri uzklausa baumas un intrigas, un pēc tam viņi realizē tikpat lielu vardarbību, un ja viņi pēc tam pastāsta to tālāk, viņi realizē dubultu vardarbību, un ja viņi izstāsta arī upurim, viņi realizē trīskāršu vardarbību. Un tas nozīmē, ka, ja mēs runājam par aprunāšanām, intrigām, vislielākie varmākas ir nevis runātāji, bet lielākie varmākas ir tie, kuri pēc tam atrod laiku darba laikā to visu noklausīties un pēc tam pārstāstīt tālāk uz visām pusēm. Un līdz ar to šajā gadījumā, kā jūs varat ietekmēt baumas, un stučīšanas un tādu aprunāšanas kultūru, ir vienkārši neklausīties. Pateikt, ka, zini kā, man ir jāiet, kaut vai pasakiet, man ir jāiet čurāt. Tas ir tas, ko mēs mācam citos uzņēmumos, kur vienkārši kundzes, dāmas, meitenes, kungi, puiši nespēja, tā kā viņi grib būt labi, tāpēc viņi klausās, ka viņi grib būt labi. Un tā kā līdz ar to jūs varat dot milzīgu ieguldījumu vienkārši iegāžoties darbos un neklausoties to visu. Ja? Aprunā, jā, Andra, tieši tā, ja tev neviens neko nestāsta cilvēkiem, tad tas nozīmē, ka tā kā tas ir arī robežu jautājums, kā tu spēj nospraust robežas. Jā, gadiem esmu bosinga upuris. Jā, tur vajag tad varbūt, ka tiešām, kā mēs runājam, ka anketas būs divu veidu. Vienas būs jūsu iekšējās anketas, bet nākamais, ko jūs varat darīt šodien pat burtiski pēc kādām pāris stundām, tad, kad ieraksts būs tā kā pabeigts, es nosūtīšu jums nosūtīšu Kristīnai mājaslapas adresi, kur būs tā kā gan šis video ieraksts, ja jūs vēlēsieties to noskatīties vēlreiz, šeit būs arī visa prezentācija, un prezentācijā šeit ir arī tiem, kam interesē lasīt vairāk, es būšu ielikusi arī, te vēl nav, bet es ielikšu arī atsauces un literatūras avotus, un tur būs arī anketa, un es arī novērtēšu ļoti, ja jūs arī padalīsieties ar situācijām, problēmu situācijām, jo tas ļaus mums sagatavot arī precīzi un precīzāk nākamos webinārus. Lūk, tālāk, jā, un tad arī par to bosingu upuri tur drusciņu vairāk informācijas vajag. Tātad ir rekur viens jautājums, kas ir atnācis anonīmi. Dažas situācijās ir grūti atšķirt, kurš ir varmāka un kurš ir upuris, jo viņi var mainīties lomām. Jā, tā ir taisnība. Un turklāt, kāpēc? Jo tāpēc, ka vardarbība ir biopsihosociāla parādība. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, piemēram, varbūt tiem, kam ir bērni, jūs esat piedzīvojuši, ka tā tad ir kāds agresīvs jaunietis skolā, un ārpus skolas viņš ir pati saulīte, un vecāki pat nevar noticēt, ka viņu bērns, tas saules zaķītis, tādas briesmīgas lietas dara. Un līdz ar to faktiski, lai būtu agresija, ir jābūt videi. Ja, un tur ir jābūt ļoti daudziem dažādiem faktoriem. Un es atceros, ka tad, kad es sāku strādāt ar vienu vardarbības gadījumu, mēs komandā strādājām Lielbritānijā, tad tas projektu vadītājs, viņš mūsu komandai arī pateica, ka, ziniet, kā jums var likties, ka katrai problēmai ir vārds un uzvārds, un ka jūs ļoti ātri tiksiet pie rezultāta, bet atceraties, ka ja jums liekas, ka jūs to jautājumu varat atrisināt ļoti vienkārši, tas nozīmē, ka jūs esat palaiduši kaut ko garām. Un tā kā tur ir daudz apstākļi, kas to visu veido, un tāpēc tas ir tik sarežģīti. Un nākamais, kas ir būtiski attiecībā uz šo, ka vienā lomā, vienā kabinetā cilvēks var būt upuris, un viņš var aiziet uz nākamo kabinetu un vienkārši tur izsmērēt visus pa sienām, un tad aiziet atpakaļ un atkal kaut kur ļoti, ļoti būt upuris. Un tas ir šī te biopsihosociāla vide, tas ir arī tas, kas nosaka to, ka varbūt, ka jūs esat mājās, un mājās jums liekas, ka vispār darbā nav nemaz tik traki, un tad jūs no rīta ejat uz darbu, un jums jau sāk tā kā sažņaukties atkal saules pinums un kāpt trauksme, ja, jo tāpēc, ka šī te
gan fiziskā, gan arī psiholoģiskā vide, šis psiholoģiskais klimats, sākot ar to, piemēram, vai darbinieki jums skatās acīs, ja, un kā viņi parāda savas dusmas, kāds ir jūsu konfliktu risināšanas kultūra, tas ļoti lielā mērā nosaka to, kā jūs jutīsieties, un tur ir daudz tādas interesantas teorijas, piemēram, arī par to, par lomām organizācijā. Jūs esat kādreiz pamanījuši, ka jūs nomainat, tā kā kāds cilvēks aiziet prom, tas kašķīgais cilvēks, un tajā nākamajā dienā jūs paši paliekat kašķīgi, jo tāpēc, ka reizēm lomas iedod arī sistēma, un tad tur ir jābūt lielam gribas spēkam, lai tu saprastu, kad es iešu pret sistēmu. Tā kā tā, labi, šis jautājums. Jā, vai nevar būt, ka patīk, ja grib uzmanību par katru cenu? Ir cilvēki uzvedības problēmām, lielākoties viņas dalās 3 lielās grupās. Tātad cilvēks, ja viņš rīkojas, piemēram, agresīvi, viņš, jebkurai uzvedībai var būt 3 mērķi. Pirmais mērķis ir, lai kaut ko iegūtu, tad šajā gadījumā, jā, ka tā ir uzmanības iegūšana, un jūs esat pamanījuši, ka tādi cilvēki, viņi arī runā pēc tam, un tad es viņam tā pateicu, un viņš palika sarkans kā biete, un kā es tur viņu visu izsmērēju pa sienām. Un šie cilvēki, viņiem izskatās, ka viņiem ir arī tāds kaifs no savas ietekmes. Lūk, un tālāk nākamais, tātad tas ir pirmais uzmanības iegūšana, vai tur kaut kādu citu var iegūt kaut ko. Vai, piemēram, karjeru. Nākamais ir izvairīšanās uzvedība. Izvairīšanās uzvedība ir tad, kad cilvēks zina, ja viņš uzvedīsies agresīvi, tad viņu neaicinās uz darba grupās, un viņš saprot, ka uzvesties nepatīkami ir izdevīgi. Jā? Lūk. Ilze raksta, tātad upuris nemāk sevi aizstāvēt, un katram ir savi zemūdens akmeņi. Parasti citi noliec. Piedodiet, un tad trešā ir tā kā es izstāstīju par tām uzvedības, jā, izvairīšanās uzvedība, uzmanības iegūšanas uzvedība, un vēl ir tā kā sensorā uzvedība, kas nozīmē, ka viņš to dara tāpēc, ka ir cilvēki, kuri viņi, jūtas dzīvi tikai tad, kad ir konflikts, tikai tad, kad ir drāma, tikai tad, kad ir problēmas, un tajā brīdī, tad, kad problēma nav, viņi paliek nervozi, un tad viņi tās problēmas paši rada, un viņi kuļto ūdeni, un viņi rada drāmu. Jā, rekura, te ir Ilze, upuris nemāk sevi aizstāvēt, un katram ir savi zemūdens akmeņi. Parasti citi noliec, ka vispār šāda vardarbība notiek, un upurim šķiet, ka pats vainīgs. Jā, ja mēs jau dzirdam šādu salikumu, tad tur jau ir viss notiek pilnā krāšņumā, bet lielākoties, kā es teicu, upuris parasti nav vainīgs, un to mēs redzam pēc tā, ka tajā brīdī, tad, kad tas upuris aiziet prom, tad drīz vien ātri atrodas kāds cits sliktais, ko padarīt par upuri, kam visu kraut virsū. Un ir kolektīvi, kur vadītāji man arī viena pateica, ka viņa tikai pēc tam, ka viņa nomainīja 4 labus ekspertus, viņi saprata, kas patiesībā notiek. Jā, vai ir iespējams, ka situācija sasniedz tādu, jā, to es atbildēju, jā, ko darīt, ja vadītāja viļ intrigas melo? Kolēģi saka, ka jāgaudo līdzi. Nē, noteikti nav jāgaudo līdzi, un tajā brīdī, tad, kad jūs vadītāji pateiksiet, piedod, zini, kā man ļoti daudz darba, tad lielākoties, ja tu spēji nospraust labi robežas, tad vadītāji atradīs kādu citu fanu pulku, ar ko kopā gaudot, un ja viņa neatradīs, tad viņa sapratīs, ka ir jāsāk beidzot strādāt. Un šajā gadījumā, kas ir ļoti svarīgi ir, ka jūs atbalstat, ja tu redzi, ka kolēģis arī viņš izvairās no tādām intrigām, un ka tu pasaki viņam, zini kā, paldies, ka tu tā kā biji tik koleģiāls, ja, ka tātad, mēs sākam ar sevi, neiesaistamies mēs paši. Un tad nākamais, protams, ko mēs sakam, ja mēs redzam, ka ļoti, ļoti sarežģīti, ja mēs redzam, ka upurim tiešām liekas, ka viņš, jau grib iet prom, ja jūs redzat cilvēku, kas jau ir uz sabrukšanas robežas, tad sakiet, tā kā arī ziņojiet, ja, tā kā palīdziet viņam. Lūk, tā kā ir 11, paldies jums par diskusijām spraigajām, paldies jums par uzmanību, un tad es tagad apturēšu ierakstu.